Sveicināti! Šajā video tiks parādīts soli pa solim, kā mājaslapā dzīveselpa.lv veikt pirkumu un to apmaksāt ar PayPal maksājuma starpniecību. Tātad izvēlamies mājaslapā jūsu interesējošo webināru vai pasniedzēju abonentu. Atrodam to mājaslapas sadaļās. Es šoreiz izvēlēšos chronobioloģijas Beatas Kozlovskas. Un, lūk, kad esam izvēlējušies, atrodam pogu ielikt grozā. Uzspiežam tai virsū, kad parādās zaļš čeksītis, tas nozīmē, ka jūsu izvēlētais pirkums, abonents vai webinārs ir veiksmīgi pievienots iepirkumu grozā. Protams, jums ir arī iespējas vēl pievienot vairākus pirkumus, taču, ja jūs vēlaties doties uzreiz uz pirkumu, tad labajā augšējā pusē atrodam sadaļu, kur redzam jūsu iepirkuma groza saturu, redzam viens produkts un summa kopējā. Un poga skatīt grozu. To arī nospiežam. Tālāk mēs nonākam uz sadaļu iepirkumu grozs, kurā ir redzami jūsu tikko izvēlētie produkti ar cenu un kopsumu. Lai turpinātu un iet uz nākošo soli, kurā būs jāveic maksājums, jums ir jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem, kurus jūs varat izlasīt un ar tiem iepazīties, nospiežot uz šīs saites, uz noteikumi un nosacījumi. Tā kā es to zinu, tad es ielieku ķeksi, es piekrītu un spiežu pogu pirkt. Mēs dzīveselpā izmantojam vispasaules atzītu maksājumu sistēmu PayPal, ar kuras starpniecību arī tiek veikta apmaksa. Šobrīd šajā logā redzam maksājuma datus kreisajā pusē, izvēlētā webināra nosaukumu, summu un daudzumu un kopsumu, kura mums ir jāsamaksā. Ir divi varianti. Ja jūs esat iepriekš jau lietojuši un piereģistrējušies šajā sistēmā PayPal, tad jums atliek tikai ievadīt savu e-pasta adresi un paroli un ielogoties iekšā un samaksāt. Bet tā kā liela daļa nav reģistrēti, tad šajā video apskatīsim otru iespēju, kad maksāt ar kredītkarti. Tātad izvēlamies Pay with my kredītkarti or debitkarti. Jā, un vēl atgādināšu, ka tiem, kam problēmas ar angļu valodu, var augšējā labajā pusē izvēlēties attiecīgās valodas. Angļu, spāņu, franču un krievu. Krievu varētu būt vispieprasītākā. Tātad izvēlamies maksāt ar kredītkarti. Šobrīd tiek ielādēti dati un atvērsies forma, kurā jums jāizpilda maksājuma informācija. Tātad card number, tas ir kartes numurs. Šeit ir 16 simbolu garš kartes numurs. Es ievadīšu vienkārši, lai informatīvi, lai redzētu. Expiration date, tas ir derīguma termiņš, kartes derīguma termiņš. Mēnesis un gads. Tas arī redzams uz jūsu maksājuma kartes. Tālāk ir CSC, tas ir drošības kods, kurš redzams katras kartes aizmugurē 3 cipari. Tālāk ir jūsu kontaktinformācija. First name, tas ir jūsu vārds. Last name, jūsu uzvārds. Address line, tā ir jūsu adrese. Pilsēta, šeit ierakstam savu pilsētu, kurā dzīvojam. Pasta indeksu var atstāt tukšu,
telefonu laukā ievadām savu telefonu un e-mail laukā ierakstām savu e-pasta adresi. Un vēlreiz pārbaudam, vai ievadīti pareizi jūsu maksājuma dati un spiežam pogu Pay. Tas nozīmē maksāt. Pēc šīs jums uz e-pastu tiks atsūtīti dati par maksājuma veikšanu un piedāvās izveidot automātiski šajā maksājuma sistēmā kontu, lai nākošreiz nevajadzētu aizpildīt visu šo garo maksājuma procesu, bet vienkārši ielogojieties ar savu e-pastu un paroli vienkārši un ērti varētu nomaksāt un iegādāties webinārus un abonentu Dzīves Elpa mājaslapā.